automatizēsim šo sadaļu, lai abi apgabali automātiski skatītos uz tabulas izmēriem. Ar ko mēs sāksim? Sāksim ar offset funkciju, kura noteiks esošos apgabalus. Pirmais, ko mēs darām, referents. Ir jāizvēlās šūna, kas būs mūsu starta pozīcija. Pie esošiem nosacījumiem liekas loģiskāk izdarīt tā, ka starta pozīcija ir mūsu datubāzes faila pirmā šūniņa šeit. Es likšu to nevis kā nosaukumu, bet tieši nākamo šūniņu. F4. Neaizmirstam ielikt semikolu, pirms varēsim atgriezties atpakaļ iepriekšējā lapā. Nākamais. Šeit ir jāievada rinda. Vai būs kaut kādas izmaiņas rindās? Rindās izmaiņas nebūs. Mēs vienmēr veidosim savus apgabalus, sākot ar to rindu, kurā ir referents šūniņu. Te ir 0. Kolonas mēs katru reizi mainīsim. Un, lai dabūtu, piemēram, skaņotāju, ir jāliek pirmā kolona. Jo 0. kolona ir ID numurs, pirmā kolona ir skaņotājs. Labi. Augstumu pagaidām ieliksim kaut kādu skaitlīti. Manā gadījumā tas laikam bija 7, ja es atceros. Platums mums nav vajadzīgs, platums mums ir tikai 1. Varam pārbaudīt, kas tika paņemts šajā apgabalā. Kā to izdarīt? Iezīmējam formulu, nospiežam F9, paskatāmies, kā te viss tiek sadalīts. Redzam, kad lūk ir visi mani darbinieki, un tā nulīte norāda uz to, ka es paņēmu pa daudz. Kā to labot? Ctrl-Z. Un šeit ir svarīgi, neko neaiztiekam, neko nespaidam. F9 paskatījāmies, Ctrl-Z atpakaļ. Lūk šādi. Ja es paņemšu šo funkciju Ctrl-C un ielikšu viņu šajā apgabalā, tad rezultāts nemainīsies, jo tagad apgabala vietā mums ir funkcija offset. Ļoti labi. Un tad, ko ir jādara? Pirmā darbība ir aizvietot šeit apgabalus ar offsetu, katru reizi mainot kolonu. Ja man tagad vajag objekta raksturu, objekta raksturs ir 2. kolona no starta pozīcijas. Šeit man ir 4. kolona, es izlaižu pazīmi. Šeit man ir 5. kolona. Un beigās šeit ir 6. kolona. Lūk šādi esam aizvietojuši. Tagad paskatīsimies, ko darīt ar tabulas izmēriem. Pašlaik šī formula neīpaši atšķirās no mūsu iepriekšējā apgabala, jo tāpat apgabala izmērs tiek kontrolēts ar šo šūniņu, ar šo skaitlīti 6. Ja es uzlitīšu 8, tad būs 8, 9 būs 9, bet katreiz tas būs skaitlis noteikts, un man vajadzēs katreiz mainīt. Tas nav labi, varbūt ir iespējams to kaut kādā veidā automatizēt. Un priekš tam mēs lietosim funkciju aggregate. Un kāda būs loģika šai funkcijai? Ko mēs gribēsim atrast? Mēs gribēsim atrast šajā stabiņā pēdējo aizpildīto rindu. Pēdējā aizpildītā rinda norāda uz šīs tabulas izmēriem. Kā to izdarīt? Izmantosim funkciju aggregate. Un kā pirmo argumentu ievadīsim skaitlīti 14. Kāpēc tieši 14? Mēs izmantosim funkciju large.
Ko dara funkcija large? Funkcija large izvada pirmo, otro, trešo, ceturto vai kādu jums vajag lielāko skaitli no saraksta. Ja jums vajag otro lielāko skaitli, large funkcija to var parādīt. Piekto lielāko, jebkādu. Nākamais, mēs liekam sešnieku, lai ignorētu kļūdas. Jo mēs speciāli izveidosim tādu formulu, kurā būs pareizās vērtības mums vajadzīgās un kļūdas vispārējais. Un kā izskatās tā formula, kuru mēs izveidosim? Mēs sākam ar funkciju row. Funkcija row ir ļoti vienkārša funkcija. Tā izvada iezīmētā apgabala rindas numuriņu. Piemēram, redziet, ja es izvēlos šeit šūniņu M11, tad funkcija row rezultātā parāda 11, jo ir M11 šūniņa. Ko mēs darīsim? Mēs palūksim, lai funkcija row dabū ārā visas rindas. Visas rindas, kuras ir failā lapā datubāze. Pie tam, ļoti jautra lieta, mēs to izdarīsim tikai priekš A kolonas. Redziet, šādi. No datubāzes lapas A kolonas lūdzu izdabū visas rindas. Tālāk mēs izdalīsim ar loģisko pārbaudi. Pārbaudi, kura pārbaudīs, vai šūna ir aizpildīta. Funkciju es uzrakstīšu. Jūs apstādiniet video un padomājiet, ko es ar to visu gribēju pateikt. Lūk šādi. Liekam semikolu un pasakam, ka gribam redzēt lielāko skaitli. Lielākais skaitlis ir pirmais, iekavat ciet, enter. Un jūs redzat, ka rezultāts aggregate funkcijai ir septītnieks, jo man ir 7 rindas. Šajā tabulā es jums atgādināšu, ka mēs strādājam nevis sākot no pirmās rindas, bet no otrās. Tad man ir svarīgi, lai aggregate funkcijas rezultāts būtu nevis 7, bet 6. Mēs to varam panākt ļoti vienkārši, atņemot vienu nost. Sanāk, lūk šādi. Ja jums liekas, ka tagad ir jāpaņem šī formuliņa, Ctrl+C, un jāparkopē viņu iekšā šajā vietā, un jāizdara to visās formulās, tad tā ir ļoti slikta ideja. Kāpēc? Paskaties uzmanīgi. Šeit mēs ar jums miedarbojamies ar vairāk nekā 1 miljons rindiņām. Šeit arī ir 1 miljons rindiņu. Kopā sanāk, ka tikai šī formula strādā ar 2 miljoniem rindiņu vienlaicīgi. Ja jūs to pārkopēsiet šajā formulā un vēl nākamajās 4, sanāks, ka jūsu Excel lapa vienlaicīgi strādās ar 10 miljoniem rindiņu. Kas acīm redzami nozīmē, ka tas būs pārāk ilgi. Jūsu uzdevums ir izdarīt tā, lai šī formula reiķinās tikai vienu reizi. Un visas pārējās formulas izmanto lūk šādi rezultātu. Tad vienkārši kā linku ieliekam, kā šūnas adresi. Šādi. Lai lietotājs nevarētu sabojāt šo formulu, ir ieteicams uztaisīt atsevišķu darbu lapu ar nosaukumu, piemēram, konstantes vai vēl kaut kas tam līdzīgs, un paredzēt vietu šādiem skaitlīšiem. Un tā mums sauksies projekts, un tad lūk šeit mēs ievietosim šo formulu. Lai būtu vienkāršāk izmantot šīs šūnas adresi un nevajadzētu katru reizi atcerēties, ka tas ir konstante izsaukuma zīme B2, nosauksim šo šūnu par rindas projekti. To dara ļoti vienkārši. Kad ir šī šūna izvēlēta, šajā lodziņā ievadam nosaukumu. Rindas projekti.
Tagad šī šūna saucās rindas projektu, un es varu jebkurā savā formulā, kurā es gribu, šeit uzrakstīt rindas projekti, un Excel automātiski zinās, par ko iet runa. Ko vēl ir jāizdara? Pēdējais, protams, ir jāparkopē šī formuliņa un jāieliek viņu arī pie meča. Jo šīs apgabals, tāpat kā šīs, arī katreiz palielināsies. Vienīgā lieta, ka te kolona vienmēr paliks nemainīga. Mēs vienmēr skatīsimies uz trešo kolonu, kur ir pazīme. Lūk šādi. Uzdevums pārlikt šos apgabalus katrā formuliņā un uztaisīt sadaļu rindas projektu.